හැලෙන තේජසක් දරා සුන්දර ගමන් ලීලාවෙන් වඩින තුරා උන්නැමි දෙපාස අප හැම දෙන පෙරොම් ගමන ඇත් රාජිදුන් නිමා කරා. Labvakar, Šrilankā. Nu ko? Paceļam mūsu garšīgos dzērienus par pirmo pavadīto jauko dienu. Nu lūk, upe ietek Indijas okeānā. Mans piesēdētājs. Nu, miskaste jau te liela, bet toties viss ir savādāk nekā pie mums. Nu tā, rollers mūs atkal sauc tālāk ceļu. Nu tā, mēs esam nobraukuši kāds 20 km prom no pilsētas. Pa ceļam ļoti mainās koki, augi, klimats. Tagad mēs pabraucam garām. Mēs braucam bišķiņ augšā kalnos visu laiku. Un te ir palmu birza baigā. Mazāk cilvēki, mazāk mašīnas pretī brauc. Un šitāds mešs izskatās. Un kā jums patīk kratīties? Patīk, tikai es aizmirstu mājās sauļošanās krēmu. Nu ļoti labi, tātad sauļosimies braucot. Vajadzīgs ir iedegums, citādāk ziemā, zin kā mums saulīt prasa. Jā, es zinu, kā man tas iedegums beidzās. Eļļas, palmas un šādi ir augļi. Tā kā dateles, kaut kas līdzīgs. Aug šitādās rindiņās. Un tā viņas te griež nost un spiež eļļu. Šitie ir īsti? Rīsu plantācijas. Viņiem tie rīsi, acīm redzot, ir dažādas šķirnes, bet ūdens tur apakšā galīgi nav, bet ir diezgan mitri tā augsne. Jā, nu interesanti, ka mēs esam atbraukuši uz laukiem un šeit ir civilizētāk, viss ir sakoptāks, ir līnijas ceļmalās, normāls. Man liekas, ka pilnīgi turīgāk cilvēki šeit dzīvo. Tas nozīmē, ka jābrauc uz laukiem dzīvot ir. Nu, mēs esam džungļos.
mājās iebraukuši. Mans galvenais operators, tam visu laiku jākomunicē. Nu, mēs iesim peldēties, jāiet uzvilkt peldkastīmes, jāpagaid, kad ir čaļi aizbrauc. Wow! Super! Trampolīns! Nu, vēl puika liekas. Nu, skaidrs, ar šitā peldēšanās vieta mums ir saprotam tagad. Te jālec šitā iekšā, ja, Daiga? No kurienes mēs esam uzradušies, šitien turisti toči nebraukā ar rolleriem. Esam aizbraukuši kaut kādās plantācijās un smukās pilsētiņās patiesībā. Mēs braucam un priecājamies, bet esam bišķiņ saulītē jau apdeguši. Tā diezgan sāp rokas. Tā kā jātaisās apakaļ uz ēnu, uz viesnīcu laikam. Tā, man sieva izvēlās man kreklu. Apstājamies ceļa malā. Varbūt ir kaut kāds puķains, tāds smuks rakstains krekls. Nu jā, šitāds te ir puķītē. Pogājums, ar apkaklīt. Pogājums un apkaklīt. Nu, es nezinu, apkaklīt man nepatiktos. Kas te no šitiem? Eku. Nē, tur blakus tas gaišais, vienkārši oranžais. Nu tad maksā. Apaļas 1300 viņu naudiņas. Jau kāds gadus 5, man liekas, stāv. Es domāju, vat kopš Covid laikiem viņi te arī stāv. Tas Covids laikam te izjauc to biznesu. Nabadzīgi. Turisms te bija pilnīgi apstājies un rezultāts ir šitāds. Ir bankrotējuši viesnīcas ar visiem autobusiem. Otrā pusē ielai bija liela viesnīca, kur arī izskatījās, ka viss ir beidzies. Nu, ko mājlop? Kā lai mēs tevīm te samainās? Nenokantē gotiņu, labi? Gotiņi mums ir svēti. Loteriju biļets tirgo. Gotiņas iekļaujās satiksmē. Kā šito sauc hameleons? Skaists dzīvnieciņš vienkārši, nav? Ops! Jā. Nu, cik es saprotu, te tā dzīvnieku valsts tiešām ir ļoti daudz. Ne jau pa velti ir šitādi te žogmalas. Tas nozīmē, ka te ir ļoti daudz visādi rāpojoši dzīvnieki. Un viņi viņus negrib, visticamāk.
Dīķis nolaists. No rīsu dīķis. Rīsu dīķis nolaists. Ļoti patīkami. Reku raķets izšauts nesen. Nav novākts. Nu, laižam tālāk. Mēs tikām pie kaut kāda īpašā numura, ar kuru mūs ielaidīs tālāk. Restorānā kaut kādā. Braucam skatīties, kas tur būs. Kur? Jā. Tur? Domāsim. Jā. Šis būs mūsu galdiņš, jā. Nu, mēs laikam tikām uz to restorānu, kur mūs sūtīja ar speciālo numuriņu. Tā kā mums speciālais numuriņš, nezinu, kāpēc vajadzīgs viņš bija. Nu, lai pateikt, ka viņš ir apsveicis piegādāja klienti. Nevar īsti saprast, izskatās, ka viss ir cieti, bet mūs palaida. Bet mums vajadzētu, man liekas, tā sēdēt, ne? Tā mēs ēdīsim pusdienas. Un dabujām arī ālu beidzot. Citādāk ālu nekur nevar dabūt šajā valstī. Nu, tā tad mums atnesa ēdienkarti krievu valodā. Desert. Kusok, pirogas, džemam. Fruktovie salāti, fruktovie sorti, pancakes, ananāsom ili banānom. Nu jā, nu tad kur jūs izvēlējāties? Es laikam gribētu to morožēņu. Morožēņi tu gribi, jā? Vai moroženai? Atkal no sērijas, kas tas ir? Kaut ko velk no jūras ārā cītī. Tev ir sekotāji. O, super! Kas tas ir? Tas ir kaut kāds vēzījums. Jā. Here? Yeah, 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 Oh. eat something. Tad nemaz vairāk nevar kāpt ūdenī. Pizza. No. No? No, the people, this one, at 10, 15 people, okay, the hot water, and eat some good taste. So,
Jā! He's waiting here. Super! Nebija vēl viens piecīgs nevis. Peldētāji pēc vakariņām ievelkam ēderus. Nāk 9. vilnis. Labai! Nodoro ciņu? Nē, es neiešu. Bet nu ūdens vienkārši pasakaini, silts. Nevar izstāstīt, cik interesanti ir peldēt viļņos. Oh, sorry! O, vilciens atkal vēl pretī vēlēt. Hello! Kas tur ir? Nofilmēt un bērni. Hello! Bombo! Bombo! Hi! Hi! Teviens maziņš. Bombo! Tā, dīvaini vakarā doties no mājas ārā un ka nav līdzi jāņem nekāda jaciņa, nekāda vestīte, nekāda pufaiciņa. Vienkārši karsts ir gan naktī, gan dienā, nekas baigi nemainās. Pa dienu tikai tā trakā saule ir, bet siltuma ziņā nekas nemainās, tā kā istabā. Vienkārši istabas temperatūra pa nakti laukā. Jocīgi. Mēs tagad ejam un prātojam labos iespaidos pa vakariņām. Paēdām vakariņas un 1500 atstājām tējā. Nu, es vienkārši nezinu, cik tāda nauda. Jā, mums te skrēja pakaļ un rādīja vēzīšus, rādīja jūru, kā noķert tos vēzīšus smiltīs. Un pilnīgi mums bija tāda apkalpošana excelenta. Bet 1500 izrādās ir 4,50. Aprasam? Taksī? Nav taksī. Nu, vot tā mums viens tuktuks atteica. Vai nāk pretī un smaida. Nu, ne gluži viss, bet citi jau pa gabalku smaida. Un sveicina. Ļoti jocīgs sajūta. Nu, ko metrīt teiks? Kā man patīk tie tuk-tuki. Man patīk, ja tāpēc, ka viņi ir ekstrēmākie auto. Tā tad ienākot pie budas
svētvietām, pie statujām. Tā. Ir jānovelk kājiņas. Varēja jau vienkārši novilkt, bet Juris izdomāja, ka jāatstāja sargam. Man sargs prasīja, kad atdod kurpes. Es teicu, labi. Te ir laikam kaut kāds svecīts. Iespaidīga ēka, iespaidīgs tornis, 4 budas sēž un ļoti augsti griezti un balti. Pasties, kāds mums ir vardacīši. Atkal mums garšīgie dzērieni un krāmējam lēnām koferus. Rīt no rīta 5 mums ir jāizbrauc uz ekskursiju. Tas nozīmē to, ka... Kurš tik agri piecelsies? Jā, šitās skaistās telpas mums būs jāpamet. Ar to kondicionieru, kuram nekāda regulēšana nav automātika, bet paldies Dievam, ka viņš ir. Ja nebūtu kondicionieris, es jau būtu, man liekas, saules dūriem dabūjis. Un ļoti strauji paliek tumšs. Nu patās vēl bija gaišs, un putis 10 minūtes atpakaļ un iznāk ārā, tagad jau nakts ir. Nu kā jau viss ar dienvidos. Tā kā nezinām, ko darīt vakariņām, tā kā gribētu sēst, tā kā negribētos. Satikām visāds dīvains cilvēks pa ceļam. Tuk-tuk vadītāji mums gribēja runāt, satikām jocīgs gidus, kas uzmetās, kas mums baigi kaut ko grib palīdzēt, bet... Nē, tas viens, ka mēs pie jūras restorāna, ko viņš mums ieteica, tas bija baigi labais, jā. Viņš mums jau piedāvāja visu daudz lētāk, nekā mēs jau esam izdomājuši, ar ko mēs jau brauksim. Diemžēl, viņš bija ritīgi foršs. Bet pa lielam mums neviens neko baigi nav apčakarējis. Viss ir diezgan sakarīgi, katrā gadījumā daudz patīkamāk nekā Turcijā, piemēram. Jo te cilvēki neuzbāžās tik ļoti. Vismaz pagaidām mēs neesam satikuši uzbāzīgas tirgotājus, kas mums mēģina kaut ko apkrāpt kaut kādā veidā. Bet templī, kur mēs aizbraucām šodien, pienāca klāt mums viens interesants vīrietis. Es nezinu, vai viņš gids vai kas viņš tāds ir. Un sāka mums uzrunāt, jā, viņš saka, o, jā, čau, tur atceries mani? Es saku, nu, tā kā nē, neatceros. Tikāmies brokastīs, es tev pasniedzu brokastus un tā. Es tā neticīgi viņam saku, nu īsti nebūs riktīgi, bet jā, mēs tur tikāmies un viņš esot šodien aizgājis nopirkt sadarināšanās gradzenu savai sievai, viņam būs šot kāzas. Nu, īsāk sakot, kaut ko bija cilvēks sajaucis un mums uzmācās un stāst muļķības. Bet, ka viņš paprasīja mums, ar ko mēs tikuši, ka esam un cik samaksājam, tad viņš beigās saprat, ka kaut kas nav riktīgi. Nu, tad veiksmīgi uzreiz arī aiztinās projām. Tā kā viss bija labi, viss beidzās labi. Labi, turpinām baudīt vakaru. Mums vispār vēl vakariņas jādomā, vai mēs ēdam vai neēdam. Vispār man ēst baigi, mums negribās. Nu, baigi tie rīsi pierēst. Jā, ēdīs rīsus, nerīsi. Čau! Esmu sajūsmā par Šrilanku, par šiem brīnišķīgiem vakariem, silto basēnu, silto saulīti. Viss ir vienkārši fantastisks.